žogu stabiņu atvēršanas darbnīca, kur mēs mēģinājām pēc vecajām 30. gadu receptēm un daļai arī metodēm atliekt šo veco žogu stabiņu. Kāpēc mēs to darījām? Tāpēc, ka mēs sapratām, ka tā ir tāda īpaša Ogres pilsētvides detaļa, ko mēs varbūt neesam pamanījuši, bet kurai ir kaut kāda nozīme. Un tad tālāk jau mēs sākām pētīt, kas ir šī saule, kas ir šis simbols. Un sākotnēji pirmā doma bija, protams, tāds diezgan izplatīts priekšstats par to, ka Ogre, tas ir bijis tāds kurorts 30. gados, tur ir bijušas saules peldes, ko mēs lasām dažādos PR Ogres tā laika reklāmas izdevumos, lai cilvēki prāt uz Ogres pavadītu vasaras un tā. Bet tad jau vēl tālāk pētot, mēs sapratām, ka tur ir kaut kas vairāk, ka šī saule nav vienkārši parasta saule, un vispār, kāpēc šī saule ir tādā puslokā. Un, kas pirmais darbs sākās, mēs apstaigājām visu Ogri un fiksējām tās attiecīgās adreses, kur ir atrodami šie stabiņi. Mēs fiksējam arī vienkāršās formas. Tā šeit kartē, šajā 30. gadu kartē, ir attēlotas zilā, pelēkā un melnā krāsā šie vienkāršie stabiņi. Daži ir tādi atsevišķi veidoti kā netipveida, bet mēs vairāk uzmanību pievērsām tieši šiem dzeltenajiem, tos mēs apzīmējam ar dzelteno krāsu, kā saules krāsu, šos stabiņus ar saules motīvu. Un tālāk jau mēs varētu iet līdz šai daļai ekspozīcijas. Tā, šeit mēs redzam vienu no šiem ražotajiem stabiņiem. Kas bija interesanti, mums gribējās vispār atrast, kā radušās šīs formas, šīs dažādās formas. Un tās dažādās formas, faktiski šis ir vēl neatbildēts uzdevums, vai tas ir bijis kāds tēlnieks, vai tas ir bijis kāds mākslinieks, kas to ir veidojis. Jo pašu formu mēs neatradām, bet Cinīšu dzimtas ģimene atvēlēja mūs uz izstādīt vienu no viņu arī ražojumiem. Tas ir betona kārniņš, ko viņi lēja, un šeit mēs arī redzam šo formu. Un vēl viena lieta, ko šajā stendā mēs gribējām izrādīt, tad ir šī potenciālā nākotne šo vēsturisko žogu stabiņu atgriešanai pilsētvidē. Tas ir, kā varētu tos ražot mūsdienu tehnoloģijā. Mūsdienu tehnoloģija ir sausais betons. Tas vairs nav tas slapjais, ko mēs tā lejam iekšā, tur vibrējam un tā, bet tas ir sauss betons. Tā to ražo mūsdienās, jo slapjam betonam pēc atveidņošanas ir vajadzīgas 2 nedēļas, daži saka mazāk, bet principā jau tehnoloģiski tomēr viņam jānostāvās. Bet šo jau var ņemt pēc pāris dienām ārā. Un tādā veidā nodrošināt šo ražošanas efektivitāti. Un tādēļ mūsu biedrība šī projekta sakarā izveidoja vienu versiju, kā varētu ražot tipveidā šos stabiņus mūsdienās. Tas būtu 3D printētas formas. Tātad mūsu šī projekta kontekstā mūsu inženieri Laura Zunda Poča, viņam izstrādāja rasējumus un 3D modeļus šiem apsekotajiem stabiņiem. Un pēc tā mēs varam arī izdrukāt šo 3D printēto formu un atveidņot jau mūsdienu tehnoloģijām. Ražotājs teica, ka jā, ka tas der. Tas bija vispār viens no mūsu projekta vieniem no galvenajiem mērķiem.